Prievīte Štrausos. Te noteikti kāds ir vainīgs. Ja nu vīdeni īstā ir. Mēnesī reizi uz kapsētu skrien. Saka, ka vainagus pārdodot vienu. Tad kāpēc šī prievīte Štrausus sienu? Gan jau kaut kas tā ir aiz ādas. Tik priekšā tāda mīlīga rādās. Un kāpēc tā matus paceliņu šķir? Šī noteikti vainīga manās nelaimēs ir. Redz, tad kāds meklē vainīgo, jo tikko ir saslims, nu noteikti kāds ir noskaldis, noteikti kāda ir vainīgā. Tad uz vīriešiem jau to vainu neliek, uz sievietēm. Dieni atkal tā rāgana vainīga. Atkal kapu smilts novērts, smilts pie durvīm. Nu nav, uz kapiem aiziet, nekāda vaina nav. Sadomājis. Un reiz manā praksē bija tāds gadījums, kad kāds vienkārši bija piekšurais pie durvīm, kaimī. Gadījies kādam uz grūtām kājām, kādam kungam tikt līdz savai toaletei. Apžēliņ! Nu pat ir nomaldēts, nu pat ir lāsti mājā. Dievs pasargi!